21. gadsimta skola. Ramona Urdāne, Rīgas Juglas vidusskolas dabas zinību un bioloģijas skolotāja. Pašiniciatīva ļauj sasniegt mērķus. Vēls vakars skolā. Vecāki ierodas uz nodarbību pie savu bērnu. Šādas nodarbības skolotāji rīko regulāri, un šajā reizē mēs piedalīsimies divās. Ramona ne tikai māca, kā saslēgt elektrības ķēdi dabas zinību stundā, bet liek vadīt mācību procesu savai ģimenei. Viņi noteikti uzņems vadību par savu mācīšanos, bet vecāku mācīšanās diena ir tas brīdis, kad viņi var vadīt citus. Pirmais uzdevums būs atpazīt simbolus. Es palīdzēšu. Luīza pašlaik māca māmu un māsu saslēgt elektrības ķēdi. Skolotāji vēro procesu no malas. Pasniedzot stundu vecākiem, skolēni nostiprina gan mācībās apgūto, gan ticību sev. Jā, šis pasākums man palīdzēja saprast to, kā tas ir vadīt citus cilvēkus, un, manuprāt, tas man patiešām noderēs nākotnē. Luīzes mamma saka, šī ir fantastiska kopā būšana ar bērnu. Tātad, un bez kā mēs nevaram iztikt? Bez vada? Jā, bet mēs nevaram arī iztikt bez baterijas. Mēs pret viņiem izturamies kā pret līdzvērtīgiem. Nevis mēs esam augstāki, viņi ir zemāki, un tagad tu tur sēdi, tur raksti šito tā, bet ļaut viņiem izpausties. Blakus klasē Francis māca savu ģimeni. Tas bija ļoti interesanti, tā ir jauna pieredze. Mācīt savus vecākus, kas ir daudz gudrāki par mani. Francis ir pārsteigts, cik vecāki ir priecīgi, ka viņš var arī uzņemties iniciatīvu un vadīt. Porcelāns vada elektrību. Porcelāns gan nevada elektrību. Brāli? Nē, nevada. Labi, es pielieku vadiņu. Viņš pasniedz tās zināšanas perfekti. Māma, tev ir viena kļūda, jo nevadīs elektrību, jo tas iekusīja tikai gumiju. Ar savu attieksmi vecāki var skolēna sekmes ļoti celt vai pilnībā gremdēt. Stāsts par vienu no skolēniem Ramonu aizkustina līdz asarām. Es atceros, kādus viņa sagaitīja. Viņa tēvs nodarbībā apraudājās, ieraugot savu dēlu. Un tas ir tas brīdis, kad es saprotu, ka vecāku mācīšanās dienām ir jābūt. 21. gadsimta skola.